Pierīgā kopā ar Rīgu, kas ir apmēram 1/5 daļa no visas Latvijas, koncentrējušies gandrīz 80% no visiem uzņēmumiem. Līdzīga statistika arī par sociāli aktīvo iedzīvotāju skaitu, izglītības iespējām un citām sociāli-ekonomiskajām darbībām. Tas ir faktiski reģionālās politikas jautājums. Šobrīd tās tendences tādas, faktiski viss ir tādā virzienā, ka tomēr notiek šī policentriskā attīstība, centru stiprināšana. Rīgas gadījumā tas funkcionē, pārējo attīstības centru gadījumā Latvijā mazāk. Kā liecina veiktais pētījums par tautsaimniecības attīstību Latvijā, arī viedās uzņēmējdarbības attīstībai visgatavākā esot Pierīga, ar to saprotot ne tikai IT nozari, kas ir tikai tehnoloģisko procesu pastiprinātāji, lai viedā attīstība varētu notikt citās jomās. Viedais ir tātad, kas ir orientēts uz tehnoloģijām, vai kā teiksim, tātad, tā klasiskā definīcija skan uz zināšanām balstīta ekonomika, uz zināšanām balstīta uzņēmumu pakalpojumu radīšana. Tātad tas ir nevis vienkārši, ka mēs tā primitīvi strādāsim, bet mēs izmantosim jebkurā darbības jomā, vai tā ir kafēnīca, vai tā ir lauksaimniecības uzņēmums, mēs izmantosim pamatā tehnoloģijas. Ko nozīmē tehnoloģijas? Tā ir augstāka produktivitāte, augstāka kvalitāte, ātrākā laikā mēs varam saražot vairāk. Faktiski var redzēt, ka ir jau tāda novada, kas jau specializējās uz to viedo uzņēmējdarbību, piemēram, Olaine, ļoti augsti rādītāji ir Mārupas novadam, Garkalnei, Ādažiem, arī Ogres novadam. Ja? Un ir novadi, kuri varbūt tās šobrīd tā kā Ikšķila, piemēram, mēs esam ļoti tuvu šiem novadam, tā kā Ogra, kurā jau tā viedā uzņēmējdarbība ir, kur ir arī izglītības iespējas, kur var gatavot jau speciālistus šiem te viedajiem uzņēmumiem. Ikšķils novadā pašreiz ir reģistrēti gandrīz 1200 uzņēmumi, tomēr starp tiem daudzi ir tā saucamie neaktīvie uzņēmumi. Ko jūs varētu darīt, lai tā uzņēmējdarbība vairāk būtu aktīvo, nevis to neaktīvo uzņēmēju? Ziniet, Ikšķilas novada pašvaldība jau ir ļoti daudz darījusi, lai uzņēmējdarbība attīstītos mūsu novadā, lai vairāk uzņēmumu ienāktu, un es varu atzīmēt sekojošo, kad mēs arī esam radījuši to mehānismu gan ar nekustāmā īpašuma nodokļu atlaidēm, gan arī infrastruktūras izbūvi, jo mūsu novada teritorijā ne ielas, ne pašvaldības ceļi nav tādā stāvoklī, kas būtu katastrofāli vai nebūtu izbraucami, jo katru gadu mēs viņus vismaz kādu pašvaldības ceļus kādu 8 km atjaunojam ar Grānšķēmbu segumu un arī kādu 2 km pilsētas ielas nosvaltē. Viedās uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešama arī ciešāka sadarbība nevien ar pašvaldību un izglītības iestādēm, bet arī valsts institūcijām. Šeit viss jau atdarās pret valsts likumdošanu. Ko mēs varam darīt, cik lielā mērā mēs varam atbalstīt. Tas nav tikai no mūsu pašvaldības vadības vai speciālistu iegribām, kā mēs gribētu palīdzēt uzņēmējiem. Pierīgas fórumā pašvaldību vadītāji pauda vēlmi vairāk palīdzēt uzņēmējiem, paplašinot pašvaldību dzīvojamo fondu, kā arī ieteica mainīt sabiedriskajā transporta schēmu, kas vismaz daļēji palīdzētu atrisināt darba spēka trūkumu uzņēmumos. Bet ir jāveido daudz vairāk šī satiksme ap Rīgu, ap Vedceļu un arī, dziļāki reģioni uz Rīgu vai uz Pierīgu, kur šī ekonomiskā aktivitāte ir lielāka. Un tādā veidā mēs varētu nodrošināt darbu un ienākumus lielākai Latvijas daļai. Pierīgas fórums bija pēdējā reģionālā tikšanās vieta, un tā dalībnieki pauda cerību, ka apkopotā informācija un ieteikumi sniegs vispusīgāku sapratni par tautsaimniecībā notiekušo politikas veidotājiem.